Esiet sveicināti florbola draugi! Esam sasnieguši to brīdi, kad intriga ir nokaitēta līdz baltkvēlei. Kas gan var būt skaistāks par sērijas 7. spēli? Valmiera pret Lielvārde Fatpipe. Tagad dodas mainīties. Urbanovičs dodas uz priekšu, mēties no savas laukuma puses, un bumbiņi ir vārtos! Nu tā negaidīts, šis bija tāds, var teikt, varbūt pat tāds švakākais moments pats par sevi, bet no savas laukuma puses. Nostais vārtu priekšā, gaidīja tur piespēli, nesagaidīja, un tagad jau dodas atpēc savu laukuma pusi viesu komandai un pie Zaica vārtiem. Un bumbiņi ir vārtos! 2-0! Principā maksimālā ietilpība un vēl bišķiņi vairāk ir sasniegta. Mihailovskis. Un tagad Valmiera varēja doties uz priekšu tā ļoti bīstami, bet un Rogainis izšauj savu ķēpnu pretī bumbiņai. Broks. Atkaļ balodī. Mēties no distances, un bumbiņi vārtos! 3-0! Nu tas gan jau ir nopietni, tikko teicu, ka 2 vārti. Florbolā nav nekas, 3 jau ir, es teikšu, krietni vairāk. Savins. Un bumbiņi pazaudās Lielvārdes vienībai. Un 4-0! Šiet Siliņš. Slēpiņš tad arī. Kaut kas saka arī Lielvārdei padoties. 4-1, un kurš tas ir? Tas ir spēlētājs, kurš iepriekš Akmentī. Un tagad piespēl uz priekšu, dodas komandas cīņā. Koč. Izmet bumbiņu ārā, un bumbiņi ir vārtos, atkal +4 Valmierai. Piespēle Jensēvam. Un atkal meties no distances. Kas tas tāds atkal ir? Nu šodien galīgi. Šos te tālos metienus netver Lielvārdes vārtu vīri un arī principā komandas, kuras jau ir tikuši. Un 2-6. Vēl aizvien liels pārsvars, bet Lielvārde vēl vienu vārtu atspēlētā. Pirstiņš turpina aktīvi tur cīnīties, apvies cauri un apkārt vairākiem pretspēlētājiem. Beigās bumbiņi pazaudēja un šeit 3 vārti. Nu jau Lielvārdei, 6-3. Vēl pusspēle mums ir priekšā un Savins samazina atstatumu. Metiens ir veiksmīgā kārta Valmiera. Māziņš pārtvērs bumbiņu, tagad pats dodas uz priekšu. Piespēle no vārtiem un Gvido Laugā. 2 vārti viņam šajā spēlē. Piespēle uz priekšu un 8-3. Te gan iekrita Lielvārde. Ļoti pamatīgi aizsardzībā un Ričards Eglītis arī pierakstās šīs laukumā un dod savu pienesumu. Tā kā tāds zināms ēras beigas, var teikt. Un 9-3. Kloč. Nu tāda bezcerība. Bezcerīgi samēr vēl pavisam vēls nav palicis. Nu skaidrs, ka
Lielvārdes florbolisti noteikti mājās atgriezīsies krietni. Oi, 10-0, nu tas jau, nevis 10-0, 10-3. Tas jau kļūst nepieklājīgi hat-triks. Tik liels cipars negrib nolasīt. Jā, un radās šobrīd 0, bet ir 10. Ir 10, bet 10-4. Mazs stariņš vēl. Rībraid bumbiņus priekšu, Kārkliņā piespēl tiek pārtvert, Kusiņš. Nu, vēlreiz sanāks, jā, vēlreiz ļoti līdzīgā manierē, kā iepriekš jau lielvārdieši spēja gūt vārdus, tagad Polis. Matīs Polis samazina starpību līdz 5 vārtiem. Nu, šādā tempā turpinot vēl priekšā traucē skatienu. No vārtu priekšas Fritsons. Vēlreiz, un Fritsons gūst tagad vārtus. 3 vārti 6 minūtēs un 20 sekundēs. Ne tu, pats svarīgākais šajā spēlē. Svarīgākais ir nosargāt uzvaru un Broks dots uz vārtiem. Un paskamies, Zaits izskrēja sākumā ļoti tālu, samulcināja Broks, laikam bija iedomājies. Virstiņš, no tāda gribēja eleganti piespēli raidīt Kuzānam. Tā nebija sekmīga. Rogains izglābi. Nu, Rīts pirms pats izlaiž caur savai pats vārtiem, bet atpakaļ nācās atkāpties. Valmieras 98. numuram. Un tagad bīstamā pozīcija bumbiņu pārvar valmierieši un 4 vārti 6 minūtēs. Ir iespējams, nav iespējams. Nu, valmierieši teiks, nē, nav iespējams nekādā gadījumā. Lielvārdi teiks, nu, viss var gadīties. Un kas tad tas tāds? Nu, tāds atkal ne no kurienes gandrīz vārdu gūms. Bumbiņu tagad raidīt vārtos. Dotāns vairāk tā kā izējošais vārdsargs, var teikt. Un Rogainis! Sāviņš, māna. Ui, kāds kustības! Kas par individuālo meistarību un roka ātrumu Savinam. Nu, un šeit Valmiera jau dziļi. Polis mēģina iespēlēt vārtu priekšā, un kur ir bumbiņa virsnītes? Un iespēja Birstiņam, viņš gana nepaspēja pēc bumbiņas. Nu, tukšos vārtos Valmiera neraida bumbiņu, bet nevar vairs paspēt atspēlēties Lielvārda, jo spēles laiks ir galā. Līdz ar to mums ir zināms visas 4 komandas, kuras redzēsim 12. aprīlī arēnā. Līdz ar to šīs spēles komentētājs Emils Uzurinskas no jums atvados. Visu labu, 10-8 Valmiera ir izturējusi un tikusi pusfinālā.